Labdien, godātie cilvēki no Kandavas, Enguras, Jaunpils, Tukuma, jebkura pagasta vai apdzīvotas vietas, kur ietilps pašreizajā Tukuma novada lielajā administratīvajā teritorijā. Mēs atceramies pirms dažiem gadiem, kad virzīja administratīvu teritoriālo reformu, tika piespiedu kārtā visi šie novadi apvienoti. Tika izveidots liels novads, tika solīts, ka dzīves kvalitāte katrā novadā nepaliks sliktāk, kad pieejamie pakalpojumi būs pieejami tādā pašā apmērā, kā tas bijis līdz šim, kad cilvēki varēs sasniegt savu vietējo pašvaldības varu un viņus pārstāvus tā, kā tas ir bijis līdz šim. Diemžēl daudzi no šiem solījumiem ir izgaisuši kā rīta rasa saulei uzlicot. Tādēļ jau šo sestdienu, dodoties uz pašvaldību vēlēšanām, es aicinu izdarīt savu izvēli. Neesiet vienaldzīgi, nedodiet iespēju izlemt jūsu vietā, kā katra no šīm administratīvām vietām attīstīsies nākamos 4 gadus. Balsojiet par tiem cilvēkiem, kurus zina katra novada iedzīvotāju reālās vajadzības. Vajadzības jaunajām ģimenēm, senioriem, uzņēmējiem, katram iedzīvotājiem. Gan civila aizsardzība, ekonomiskā aizsardzība, sociāla aizsardzība. Tādēļ es aicinu balsot šajās pašvaldību vēlēšanās par Ingas Priedes vadīto Latvijas Zaļās partijas komandu. Jums ir brīnišķīga izvēle. Neesiet vienaldzīgi, piedalieties. Paldies!